Tātad nemedīt. Ko tad darīt? Paļauties uz Dievu, interesanti. Paļaujoties uz Dievu, noteikti Dievs nāk un palīdz. Un pastāsti, Andri, mums, mēs gribam zināt, kā tad Dievs nāca un palīdzēja šajā situācijā. Jā, nemedīt, bet tiešām Dievs atbild. Un tas bija vairākas situācijas. Varbūt pat vairāk situācijas bija nekā es redzēju, bet dažas situācijas, kuras redzēju. Viena no situācijām bija tiešām Dieva radīta. Man uzaicināja uz Valmieru spēlēt vienā konferencē, un tā konference, kad noslēdzās, es būtu braucis no Valmieras ar autobusu uz Rīgu, bet man piezvanīja, un es skatos telefonā, Iveta, ko nu te man zvana? Un kādā sakarā, tad man bija viņas numurs no nometnes toreiz, un es paceļu, un man tā šķiet, ka tā ir pirmā situācija. Es tā iedomājos, pieļauju domu tādu, un viņa man saka pa telefonu, es tagad braucu no Valmieras, un braucam tagad uz Rīgu. Es esmu kopā ar savu draudzeni, un saku, labi, braucam. Un draudzeni pie stūres, Ivitā sēž blakus krāslā, es aizmugurē, un mēs vienkārši sarunājamies. Un tā man šķita tā kā pirmā situācija, bet Ivita pastāstīs, kāpēc tā bija pirmā situācija viņai arī. Jā, man tā tiešām bija tāda dievišķa situācija, jo līdz šim, teiksim tā, ka Andrim bija tā, ka viņam es iepatikos uzreiz no pirmā atskatīņa, ja to tā varētu teikt, tad man tā nebija. Man viņš vienkārši bija viens no maniem kolēģiem, kā teikt, jā. Bet braucot mājās šajā mašīnā, mēs braucām kādas 2 stundas, man šķiet, mēs braucām, un mēs vienkārši trietā, mēs tur runājām. Un mēs runājām, un es ieklausījos viņas sirdī, un man likās viņas sirdī kaut kas tik skaists. Man likās, viņš tur tāds miers bija, un es nezinu, man kaut kā tiešām ir ļoti svarīgs tas miers cilvēkos un kaut kāds tāds dievišķi, kaut kas dievišķi. Bet kāpēc tu man piezvanīji vispār? Toreiz, kāpēc tev piezvanīju, pilnīgi neitrāli, vienkārši naivi, es nezinu, ne jau ar kaut kādu nolūku, vienkārši es gribēju izdarīt labu darbu, aizvest cilvēku mājās, un tiešām mēs tā izdarījām. Bet kāpēc arī tā bija mana situācija, es saku, toreiz, kad mēs atbraucām mājās, es izkāpju ārā no mašīnas un aizēju mājās, un es rakstu dienas grāmatu, un es sāku rakstīt dienas grāmatu. Un es atceros vēl tagad tos ierakstus, Dievs, kas notiek? Sirdī kaut kas notiek, Un es atceros, kad es riktīgi lūdzu Dievu un prasīju, vai tas ir kaut kas, kad Dievs man kaut ko saka, vai vienkārši kaut kādas tādas jūtas. Bet toreiz sākās viss, toreiz tajā braucienā. Tagad es pazīstu Ivitu vairāk, un es varu pateikt, ka nav viegli viņas sirdī pieklauvēt, vai nav viegli viņu vispār, nav iespējams viņu nomedīt, viņas sirds pilnībā ir nodota Dievam, un es varu teikt tiešām, ka tas bija Dievs, kas viņas sirdī varbūt ielikt tās sajūtas. Un tad bija viena tāda situācija. Bija vēl situācijas toreiz, kaut kas līdzīgs tev bija, ka mēs pie Kristus bijām, ne? Ar Kristu sarunājamies pie jums mājās, ne? Jā, vienreiz bija pēc dievkalpojuma tā, ka Krista, kas ir mana kaimiņiene, viņa saka, mums vajag palīdzēt aiznest traukus, un Andris, protams, pirmais pieteicās, un viņš nāca mums palīgā, un tā mēs aizgājām pie mums, un mēs visi sēžam trietā runājam, un Krista, kuras studē teoloģiju, viņi uzdeva viņam tāds sarežģīts jautājums. Un es atceros, es vienkārši sēdēju un noklausījos viņu sarunā. Es noklausījos sēdē, mēs visi trītā sēdējām. Un man vienkārši tā patika viņa atbildes. Es sēdēju un domāju, tiešām šajā cilvēkā ir kaut kas īpašs. Jā. Bet pēc laika, jau tā viena nometne beidzās, mēs jau kalpojām nākamajā nometnē. Tas bija, kas jau bija Limbažos, tad mēs kopā bijām organizācijas. Tas ir organizatoru komandā. Ja? Es biju ar viens no, tad mēs taisījām Kristīgajā radio arī reklāmu par History Makers, rīta konkursus taisījām, un tad mēs vienkārši kopā kalpojām. Bet pēc tam, pēc nometnes, es saņēmu vienu vēstuli. Ne jau no Ivetes, nevis no mācītāja, ka viņš kaut ko būtu pamanījis, bet no Ivetes māsas. Un Ivetes māsa, Jolanta, viņa arī šogad ir jau apprecējusies, un viņai vajadzēja Līgavas brāli. Un Līgavas brāli, Līgavas māsai, viņai bija jau 2 pāri gatavi, un 2 pāri bija tādi, kas it kā jau draudzējies. Tad viens puisis, kas jau draudzējies ar vienu meiteni, otrs puisis, kas draudzējies ar vienu meiteni, un vajadzēja vēl vienu pāri, un tur būtu Iveta, un viņai nav drauga. Un tā māsa viņa man skaidri nepazina, bet viņa saka Ivetai, Iveta, es tev atradīšu Līgavas brāli. Un vienkārši atstāja to manā ziņā. Jolantas ziņā viņa to atstāja, un Jolanta uzrakstīja man, neskāpēc. Un es saņemu to vēstuli, un es skatos tiešām, un es jau tā mierīgi pilnībā atbildēs tā,
Saku, jā, es piekrītu, un es zinu, ka tā ir otrā situācija. Tā kā tāda, spilgta tāda varbūt situācija, varbūt tā nav otrā pēc kādas, bet, tāda spilgta situācija. Un es atbildu, jā, man nebija nekāds tādas, emocijas par to, ka tagad mēs varēsim ar Ivatu tur būt kāzās kopā, vai ne, beidzot man sapnis piepildījās. Nebūs tā, tāpēc, ka es jau tajās 40 dienās varētu tā teikt, tās emocijas esmu atdevis, varētu tā teikt, un tad mēs, tāpēc, ka es piekritu, mēs bijām Līgavas brālis un māsas kāzās, bet līdz tam mēs braucām vairākas reizes uz Jelgavu, kur Jolanta toreiz dzīvoja, mēs viens otru vairāk pa ceļam iepazinām, un jā, tas bija tiešām Dieva darbs.